Gadījumā, ja neesat uzspējuši laicīgi ieslēgt televizoru un saistošā TV pārraide jau ir sākusies, jums vairs nebūs jāgaida, līdz tā beigsies un tiks pievienota pārraižu arhīvam. Latelekom interaktīvās televīzijas lietotājiem ir pieejama jauna papildus iespēja, kas saucas uz raidījuma sākumu. Tā nodrošina iespēju uzreiz skatīties kāroto raidījumu no sākuma, neatkarīgi no tā, cik ilgi tas jau iet. Šī opcija ir pieejama televīzijas kanāliem, kas kanālu sarakstā ir apzīmēti ar sarkanu aplīti. Lai aplūkotu kanālu sarakstu, spiežam pogu OK. Kad nepieciešamais televīzijas kanāls ir izvēlēts, atkal spiežam pogu OK. Lai aktivizētu jauno opciju, vispirms spiežam uz pults pogu Info. Kad infoloks atvēries, tajā mēs ieraudzīsim jaunu izvēles sadaļu uz raidījuma sākumu. Šī sadaļa parādīsies tikai tiem televīzijas kanāliem, kuriem tā ir pieejama. Lai to aktivizētu, nospiežam atpakaļ tīšanas pogu. Tad televizora ekrānā parādīsies paziņojums ar pieprasījumu apstiprināt veikto izvēli. Un, ja tā nav bijusi nejauša, spiežam uz pults pogu OK. Līdz ar to nākamajā mirklī varēsiet sākt skatīties attiecīgo pārraidi no paša sākuma. Gadījumā, ja iepriekš zinām, ka kāda pārraides daļa mums nav saistoša, piemēram, reklāmas pauzes, izmantojot ātrās pārtīšanas pogu, varam attiecīgās vietas patīt uz priekšu. Šādi tīt pārraidi uz priekšu varam līdz brīdim, kad raidījuma ierakstītā daļa beidzas un sākās īstā laika translācija. Tajā brīdī ātrā tīšana uz priekšu apstāsies un ekrānā parādīsies infoloks ar paziņojumu atgriežamies tiešraides skatīšanās režīmā. Izvēloties iet uz raidījuma sākumu, tā atskaņošana sākas atbilstoši laikam, kas norādīts TV programmā. Ja pārraides sākums bija paredzēts 15:00, tad to, kas tika translēts 15:00, mēs arī redzēsim savos televizoru ekrānos. Turpretim, ja TV translācija bijusi ar laika nobīdi un 15:00 kārotā pārraide jau bija sākusies, tad vēl ir iespēja patīt to atpakaļ līdz brīdim, kad tā patiešām bija sākusies. Šim nolūkam izmantojam atpakaļ tīšanas pogu. Tiesa gan, atpakaļ varam attīt ne vairāk kā 5 minūtes. Sasniedzot 5 minūšu robežu, ātrā pārtīšana apstāsies un sāksies attiecīgā TV ieraksta skatīšanās.